kādu te maziņu attēlu, negatīvu attēlu, mēs iegūsim palielināt un pildīt. 22 gadus vecā Madara Doniņa ir viena no tiem 12 jaunajiem studentiem, kas šogad programmas iespējamā misija ietvaros uzsākuši skolotāju darbu Latvijas skolās. Jau 2 mēnešus Madara Ikšķeles vidusskolā pasniedz fiziku. Tā iespēja ne tikai pašai kaut ko mācīties, bet dot arī citiem. Un es iepriekš vairākās vietās, kur strādāju, tu bija tas darbs, kad es strādāju, izdevu savu darbu, bet tāda rezultāta kā tāda nav. Tad šeit skolēni tas ir rezultāts. Tas man iespējas attīstīt sevi un līdz ar to attīstīt arī savus skolēnus. Jaunie skolēni uztver mani kā skolotāju, kā vecāku cilvēku, tomēr vidusskolēni pieņēmuši kā savējo. Mana praksa viņiem noder. Varu stāstīt par savu pieredzi, par to, kas nepieciešams augstskolā, par iespējām pēc vidusskolas, norāda Madara. Salīdzinot ar to laiku, kad tu mācījies vidusskolā, vai ir daudz, kas mainījies vispār skolā kā tādā sistēmā? Īstenībā jā. Ļoti daudz lietas, par kurām es esmu brīžam tā pārsteigta, ka tādas lietas šobrīd ir vidusskolā, kas manā laikā pat nav bijušas. Kaut arī tā pati fizika šobrīd, tās kastes, kas šeit ir, manā laikā fiziku mācījās tikai no grāmatām, tikai un vienīgi lasot un rakstot un rēķinot, tad šobrīd skolēnam ir iespējas to visu darīt praktiski. Un es arī mācos līdzi, jo es nekad mūžā gan neesmu redzējis pusi no tā, ko man ir atraduši pēdējās nedēļās. Mēs esam laimīgi, ka arī mūsu skolā ir iespējamās misijas pārstāve. Madara ir ļoti daudz ideju un bērnos izraisījusi lielu interesi, norāda Ikšķeles vidusskolas direktors vietniece Līga Strauss. Ja būs katrā ziņā iespēja tāda, mēs tiešām gribam to turpināt šo iespēju, jo tie pedagogi nāk ar citu motivāciju, ar citu ieinteresētību, un katrā ziņā viņi ir tie, kuri ienes jaunas idejas un kaut ko savādāku. Citā gaisotnē mēs ieraugam vispār izglītību. Vai arī turpināt strādāt Ikšķeles vidusskolā būtu arī viens no tādām lietām, kuras tu tā raugies, ka palikt skolā un būt skolotāju? Pēc šī brīža, tagad ir 2 mēneši pagājuši, man nav absolūti nekādas domas, kas vispār varētu doties projām no Ikšķeles. Ja viss tas kolektīvs ir tā kā ievilcis mani sevī, es jūtos īstajā vietā jā. Principā es domāju, ka šī man izvēle bijusi riskanta, bet tiešām pareiza. Dācis Tribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.